kolēģi! Atkal šodien mūsu skolas zālē esam sapulcējušies tradicionālā pasākumā – žetonu vakarā. Tikšanās reizē, kad 12. klases skolēni parāda gan saviem skolotājiem, gan saviem vecākiem to, kādi viņi ir izauguši, kādi ir mūsu izmēruma klases skolēni. Mēs skolotāji visi ļoti gribam cerēt, ka esam devuši viņiem tās zināšanas, kas ļaus pavisam drīz pēc dažiem mēnešiem apstiprināt, ka viņu zināšanas atbilst vidējai izglītībai. Tā visus šos mācību gadus 25. vidusskolas skolotāju kolektīvs ir centies dot jums savas zināšanas, un tagad es uzskatu, mēs pēc dažiem mēnešiem esam tiesīgi no jums gaidīt pierādījumu tam, ka šīs zināšanas ir pietiekami labas. Pēc dažiem mēnešiem mēs tiksimies izlēmumā, un tad mēs ļoti daudz runāsim par nākotnes nodomiem. Bet man tagad gribētos teikt tikai vienu teikumu. Protams, dzīvē ir vajadzīgs apjoms, ir vajadzīga saprātīga rīcība, taču reizēm ir tā, ka sīkumains apdomīgums nokauj lielas idejas. Es meitas, lai darīja, ko darīja, dziedādāmas vien darīja. Kurš puisītis čakli gāja, tas bija liels dziedātājs. Kurš dziesmiņu nedziedāja, tas slinkuma lāpītājs. Aizdzīvīte, aizdzīvīte, tu zināji daudz prasīt. Vieglas rokas, žirkas, kājas, labu, gudru padomi. Sekojot mūsu skolas tradīcijām, piemiņas simbolus, redzenus saņem sekojoši 12. A klases skolēni. Māris Boža, Evija Erele, Mārcis Gals, Sanita Stūrmane, un Inga Treitute.
Un visnotaļ jūs cienījamie vecāki, kas arī diezgan daudz šovakar ir ieradušies, jūs pazīst ļoti labi. Bet es gribētu teikt, ka jūs man arī neesat sveši. Direktori pirmie teica, ka mums ir labi skolēni, mums ir labi jaunieši. Es gribētu visā pilnībā to piekrist. Un ja vēl viens otrs parūdīs savu raksturu un paveidos savu gribu, tad būs vēl labāk. Tad mēs pēc pavisam nedaudz mēnešiem atkal tādā ļoti patīkamā noskaņojumā būsim visi kopā. Mūsu mazie apsveicēji, vienīgi te teica tāds vārds, jums liels paldies par to. Bāliņi, un tad tur vēl kaut kas bija pa vidu, vai mēs mīļi dzīvojām. Nu, ar to mīļu tā bija, kā bija reizē. Tad es atkal gribētu teikt, liktenis mums ir labvēlīgs, jo atkal tie daži mēneši mums vēl ir, lai es varētu laboties, un jūs arī. Nevisai sen bija 1. septembris, kad 12.
pieroceļus. Viņi jāievad skolas dzīvē pirmās klases skolēni. Droši vien tad jūs tā pirmo reizi apjautāt, cik daudz laika ir aiztecējis, kādi jūs paši kādreiz bijāt un kādi jūs esat šobrīd skolai. Tās ir divas tādas lietas, kuras ir ļoti cieši saistītas. Nevar pastāvēt skola, ja tagad nebūs skolēnu, un nevar būt skolā bez skolas. Kāds zemnieks ir sacījis tā, ka cilvēka mūžā esot rīkšķi. Viens tās ir mājas, varbūt tas šūpulis, kurš jūs izaugrējat, un otrais. Sveicināti skolotāji! Sveicināti viesi! Sveicināti 12. Apdziedāšanas! Bērnu manu lielu bērnu. Skolēns viens nokvērtušas. To darīja pīpētāji, skolas stūras studenti. Citi sūdzēja, aluvīnu apsmādē, vai
dēļ tādas velna dzirs iesgar zemi vārtīties. Skādi sējēja, skādi jauniem šaplēņiem, 2 gadu braukirdēji, eksīvi tirgumi izdarboja. Es redzēju šajās klasēs kalnu darbus strādājam. Eksāmenā atbildības garstūriem meklējam. Tā nu bija mūsu vaina, kamēr stundas bastojam. Šie mūs visus samācīja apkārt viens naigā. Apsienam jums to ādu. Stalti jūs puisīši, kāzīgi ozoliņi. Drošu soli klasē gājuši pikarītas padusē. Šai pasē dēļas meitas, kārozītas dārziņā. Vēl bija padomiņi, špikarī klasē. Šulcei klasē drumku, kas tos drums kūpināja. Turkulpēja jūs galvīgas uzdevumus risina. Deksnis pāri savu klasi aizmitiem turētos, vai tādēļ klases poži nesā ezi pakausi. Teikšņikungs eģi kūlu panātrēm vazādams. Eģis pult, eģis sēls, kabinetu neslaucīja. Acis tikti izvalvītas, uzmētātas skatoties. Man pretī viss tā nāca ar saviem cālēņiem. Tā nebija cāļu māca, tā bija Inga Atpušiem. Māri, spiedu mācīties, vai tā Māra vainagiņas slinkums sānus turpināja. Bet tagad jums to vērt. Kam jūs savu skolotāju dienu nakti mocījāt? Devāt savus domrakstīnus pastarā brīnumā, vai tā visu garu nakti neatstīs neaizēja. Kas tik skaļi vairināja otrā stāvā sakrupuši? Lielie brāļi rakstus raksta, gauži raudātās. Skolotāja tavu laimi, ka tiem galvas vārījās. Sviestā gāja diktātiņi iknedēļas uzrakstīt. Kāds nav divatīgi? Domrakstus rakstītā. Es cienāšu gabalētu puisim cieņu savītā. Agnesīta Baltgalvīta, kas to baltu balsīja? Pašs gudrais padomnieks tīrīgi mācoties. Stundas stāv domātāšana prijātējas durtiņām. Tur lindiņš pikarīšas, aizvērtēju sastūtēju. Kurām drīz tu būtu ņēmis tādu gudru padomu? Ja nebūtu skolotāji, tevi mazu audējuši. Nobeidz. Ap jūs mani bērniņš, kā es jums iztaudāju? Daudz bija gudri padomiņi, nav vietas galvā. Lai jūs savus eksāmenus kododam nokārtot, visus jūsu nedarbības ricināsim šovakar. Tagad mēs iznīcināsim visus jūsu strīdus ar skolotāju. Viss kašas valstietas. Visus jūs nopiskotās stundas. Viss konflikts ar direktoru. Visas nesaprašanās ar vecākiem. Visas nesakmīgās atzīmes. Visas odzenes salikinātās ar soliem. Visas neizpildītas mājas. Visas nelaimīgās mīlestības. Un tagad, cienījamie 12. un dārgie skolotāji, mēs jums dodam 10 sekundes, lai atcerētos savas lielāko nedarbu, ko es izdarīšu visu skolā.
arī savi kompromisi. Pāri šķautnēm viena plakne pieņem otras plaknes rūsu. Varētu man to roku, tu beigas stums, un tu sākas plāst. Varētu man to robežu. Tu beigas viens cilvēks, un tu sākas stums. Varētu man to robežu. Tās viens otru sajuzdām, pāriet sievieti un vīrības. Vai robeža ir lielo iespējamību līnija? Šodien es staigāju tikai uz čaunu. Vai tev piederas dzīvē trīs upes? Trīs upes, mēs būsim draugi. Vienai krastas dziļi valki un smaržot zābu, padagzieti sauli. Tā nav tāla, tā ir dzimtā pusē. Varbūt amats, vai aidība, vai galva. Roda upe, valtā miglās klājas, tā kā viņa vielas vaļā ritinājis. Ilga upē tāla, divi tāla gaita. Krasta surāgalē putnis gadus skaita. Tā kā laime, tā kā ritiņgalais skaita. Dzemuši zvaniem, līdzi dzena goņi plīs. Gari ilga upe, mūžs paliek īs. Trešā upe šāda pat arī pašā. Katru lāsu esmu uguns došā. Dedzi un kvelti augām dienām. Uguns upē pāri jābriem viena. Rāmam acīm dienām pretī raugos, skatos tuviniekos, skatos mīļos draugos. Klusās stundās klusi sirds. Cik tev domāt, dziļa uguns upe ir? Sāks pirmais pakāpiens ceļā uz šķautnēm.
Jāņa Vāriņa, sirds skaidrais trešais tēva dēls, laimes meklētājs Sprīdītis, Spīdola un Vāršplēsis, Aleksandra Čaka Strēļa, mūžīgs skatījums. Kopā jau ar vācieti uz Rīgas trotuāriem meklējuši Aleksandra Čaka sirdi, un kopā ar Imantu Ziedulu staigājām pa šķautiem. Tāpēc vien jau pa debesu laugiem aizviņo tādu kuru kā vēl. Dzīves gaišais dēkāmies dūlais daudz, apvārš meklētājs trešais dēls. Izvēle atklāt, kas mēs esam. Izvēle, draugi, kuriem mēs uzticamies. Grāmatas, kuras izvēlamies. Viens darbs ar daudziem iespējām. Viena mīlestība. Mūsu dusmās izklieptie, pienācīgi izteiktie, apzināti samelotie vārdi. Visa dzīve viens vienīgs izvēļu komplekss, viens vienīgs šķautnes. Nu, tu jau esi gandrīz pašā šķautnē, pie pašas robežas. Tu saproti? Sapratnē vajadzīgs klusums, nepārtrauks troksnis, atšķiešana, ir neatgodīgi paveids. Kad cilvēks pie tā pierod, vairs nespējas tā dzīvi. Izpratni ceļas no pazemības, nevis no lepnības, ko rada zināšanas. Saprast, no kurienes nākam, kas ir bijis mums iepriekš, ir pirmais solis, lai līdz maniem varētu doties uz priekšu. Arī kļūdīties ir dabas, taču pārkāpt kļūdas, necenšoties tās izprast, nozīmē padarīt dzīvi veltīgu. Kad negrib ieskatīties pats sevi, nav nekā vienkāršāk, kā atrast aizbildinājumus. Ārēji vaina vienmēr atradīsies, vajadzību lielu drosmi, lai atzīt, ka vaina vai labāk atbildība gūstas uz mums pašiem, kas atkāpjas, lai žēlo sevi, jo lemjas sakāvēt. Mīlestība nav piemērota sliņķi, kā reizēm pieprasa rīkoties strauji un tieši. Mīlestības pirmā labā īpašība ir spēks, bet lai mēs būtu stipri, mums pašiem sevi jāmīl. Lai mīlētu sevi paši, jāiepazīst sevi visā pilnībā. Jāzina par sevi viss, arī visdziļāk apstātās lietas, ar kurām visgrūtāk samierināties. Un kā lai to iespēja, ja dzīve trokšņēni skrien uz priekšu? Tikai ar ārkārtējām spējām apveltītie, to spējam sākt vēl. Liepas apus, lapās apus vēja, savāds gurdumus zāla leikumās. Un tu atkal šodien nevarēji atnākt šurp, kā bija norunāts. Laikam tīk tā doma te man jūta, ka es mokos tevi gaidot viens. Kamēr vējš pārceļ, nakti sūta, tumsā pazūd ceļu baltais pīns. Liepas sapnis, lapās apus vēja, savāds gurdumus zāla leikumās. Un tu atkal šodien nevarēji atnākt šurp, kā bija norunāts. Nevis man sapni par mīlu līdz pasaules galam. Atnāc un galvi man, līdz ziedušas kļūst malā. Ej lēni par 8. zāli. Es neļauju rītals un notraukt. 8. stundā man svētums, ko lēk es nebūtu otrā. Tā katram ir jāsastop sevi, tā katram ir jāatliek pašam. Gan nevienmīri spēkā, gan drūks mierīgā dvašā, gan Baltijā Jāņzāja cerā, gan tur Baltijā Daugavas pļavā, gan Lievijā Rudzu dziedā, kas saucas darbību tā. Lai paliek tie skanīgie vārdi, kā mīl līdz pasaules galam, ja draugi, tad aiziesim kopā līdz ziedošām kļūst malā. Un jūnija rīgāzmas stundām, kad tālu dūmas metīs, ar zemļiem Jāņzāja vainagiem, nāks tautu vasara pretī. Un tad, kad tavā priekšā pavērsies tas galtavas ceļu, tu nesatās, kur iet, nesteidzies nogriezties pirmajā, apsēties un pagaidīt. Ielika pa dziļumu paļāvību, kā apvērt tajā dienā, kad nāca pasaulē. Neļauj izkliedēt savu mieru, gaidi. Gaidi nekustēdamies un klusumā, neklausies savā sirdī. Un kad tā ierunāsies, celies un ej, kur tā tevi ved. Grūtīs iedurās,
kliedz. Neatladās. Tikai projām iet. Vienmēr kaut ko atgriežamies gaidām, tā kā meža zosis, tā kā baltu kāzu rītu. Kaut ko sagaidām, kaut ko nesagaidām. Gūto uzskatām uz mūžiem aizvadītu, neiegūtais, vairāk sāp. Palīdz atzimt, palīdz augstāk kā, un no jauna meža zosis kliedz. Cilvēks ilgās klusē. Klusē? Un visu mūžu meža zosis kaut kur kliedz. Un te, vai tās ir manas, un mums būs labāk nekā mūsējā. Lai
kā ļūdi, vai tu domā, ka kāds labums no tā būs viņu mielojumu? Kungs un Dievs, kad cilvēks būtu tāds muļķis un noņems to krustu man no kakla. Kas ir? Mīlestīgi. Māca, šī labāk ies pie goru nekā pie kakla. Un tu? Nu ļauts saka, kas ir gluži māti atsaksis. Tad negatavajā ziņā arī domāšu kā viņš. Nepareizi ziņa? Taisnība gāda, cilvēkiem nevar ticēt. Lai Dievs nedod patiesi kurnas. Es arī labāk pie kurna nekā pie akla iet. Aklie, es arī gāju lietu, bet nerunāt tik skaļies, tāpat lāga dzirdu. Nu, es arī sākušu braukt. Braukt? Domāju, ka vēl kādu brīdi. Varbūt kādu ko mums grib iekost? Kā mašā iekost? Nē, to es neļaušu. Man pārāk paliks Saeimas istabā, gan ar to kā atgājināšos. Māte, gribēju to tēst. Ko un par plēšanu nebīsties? Brauc rāsts. Nu, es jau būtu palicis, bet man jāiet. Nākošajās mājās, kurās Jānis iegriezās, dzīvoja divas meitas, Rozīte un Makoņīte. Labdien, jūs mājās? Vai tās mājās? Nē, tā nav mājas, mātais gājas ciemiem. Ko? Saimnieka nav mājās! Runā skaļāk, es tēm, taču lāgā nezinu. Skāt, Dievu, es neļaunosies, ka kādu brīdi pateicos, ir uztumējuši viņas atpūšās. Esmu ātri braucis. Nē, nebūtu neļaunosimies. Man pat prieks, ka tēm nav mājās. Man labi mājās. Un jums? Paldies, labi. Kuru gatavojiet? Jāpārsaka, ka godas nesagrauž. Nē, man neskauž. Vēl tā, ka viņš tiešām lāga nedzird. Čēks tāds. Nu, tad es braucu. Ja to, ar ko Jāni drīz nedzēs kāds, tad lai es pārvēršos par steini. Nākošās mājas, kurās Jānis iegriezās, arī bija meita un izdaudzināta par ļoti kārtīgu un strātīgu. Viņa bija rīkojusies, skolojusies pa Rīgā. Iegājis istabā, Jānis atrada saimnieku lūdzam Dievu. Labdien, kā mums vien? Neviens mājās? Nē, Alīda arī. Gribēju arī tikties? Jā, nu tad iet. Vērš ar viesu, ejamiet kafiju uztais. Man gribu dzert. Viest arī tevis. Ņem aiz, griezi, ej. Bet neiegriezies pirkstās. Man nav viss kā citi. Lūk, vai nebūsieties pazēruši? Es tev teicu, ka man sāks uzmanīgi, ka ir uz precēju. Vēl jau par precēšanos nav ne vārdiņu runājis. Bet, ja runās vai iesaka? Sniegam zināms, ka bieži. Ak, un es? Nāks mums mājās par puisi. Cits jau neatras. Tu tā gribētu kaut uz sprogai. Vai tev nauda ir? Tam rūtainā plēkuma kabatā. Paldies. Bet, ja vēlāk paliek kā būs. Gulēšu tu pat un vakar. Jūs valsts? Jā. Strādājis cilvēku, vai tu spēļi? Nē, tāds pats kā citi, kā dzērtā lieta. Ak, naktu un dienu, tāda kā pret atrodam. Nē, tu nepareizi dzirdēji. Var jau būt. Cits mīlestīgi padara akas, man tā padara vēl kurlāk nekā esmu. Ko tu mīlē? Nu, tevi mīlēju un gribu tev precēt. Jā, nu tu jau man arī ļoti patīc, un es jau labprāt gribētu būt tavās mājās par saimnieci. Skādi. Kādēļ? Nu, tādēļ, ka nevar nākt man māja par saimnieci. Bet es jau saku, ka varu. Es arī cienīju mīlestības vārdu un cienīju tev liekšanos. Bet es tev nebūtu neliedzos. Nu, ko kādus to var ņemt pa ļaunu? Nu, bet ja cits būtu kāds, tad cits, ko mēs vairs? Tev man būs kādas. Šī pārliecība priekš Jāņa laikā bija ļoti lūgta, jo vārdos iekāpis viņš diezgan krietni sadeva ar kākam. Mazas mājas priekšā rakt apkārsās Jāņa pasviestam labu gabaliņu tālāk.
Tā ir abas divas. Mūku prom no lēnēns un dzenos laimē pakaļ. Bet kalēji, ejam uz labu sirds. Un brīvs vecības palīdziet man sakalt klasa, tālāk nevajag braukt. Jā, slīgs jau ir, bet tas nav tik kādu padarāt. Nu tad dēļiši, ko var palīdzējuši, lai skāda ātrāk tik ielikt izlabot. Labi. Vai tā ir jūsu sieviņa? Nē, redziet, tā izsēdēties jūsu vēlmē no mums zemnieki. Es kā savs spirks pazīstu jūsu kalnus, jūsu sirds, bet jūsu krāns, jūs ir tā esmu precējies. Jūs jau arī mūsu vidū nestak ilgi, un to, ko esmu nokavējis, var arī atbūt. Ieši iepazīšos ar jūsu familiju. Nu, pateic, nāc. Kur tev māmiņa teicis? Debesīs. Un brālis? Ārā. Un māsa? Istabā. Kā viņu sauc? Ilze. Un tevi? Mīsīte. Tur atsauc! Tas tā, ka cilvēks ar viņa vai negrib. Viņa vai viena nebūtu jāiestāst. Liek! Vienu dientu mums bija uzsūdus tādu pagānu kāršu licēju. Šīdīt. Tikā mācās visu, kā liekas, kamēr bija jādara izliktās kārtas. Izlikus mums, viņa par to pašu samaksēcās izlūdēties latviešu kārtu radinieku. Tad pils prasīja, kā jums tā masīk uzlikt. Jūs tā atsauc. Kā tad viņam arī ienāk prātā? Viņa jau man ilgi nepazīst. Pazīst kā, viņa tik zemnieks. Ko tad tā šī tiek teica? Viņa teica, ka ir uzceļ kā sieviņa atkal tikšot pie labas dzirdēšana. Nē, tās man nevar palīdzēt. Tad jūs domājat, ka tā varētu būt izdalsinātā gulētā. Un jūs jau pēc brīža jāļos. Dakteris atsīja, ka ir tikai viena zalība, bet tās, kas nevar atrast. Vai tad nav zināms, kādā vietā viņa jau? Ir zināms, bet vēl neesmu atrads. Ak, meklējiet jau, tad atradīsiet. Meklējuši. Redziet. Kā tiem arot, Jānim visējās, viņš salauz vienu aklam griežamo. Līdz šim viņš puisi vienmēr uz kalēti sūtījis, bet tagad aizbrauc pats. Kamēr saimnieks raksts laboja, Jānis iegāja istabā un paņēma mazo vīrību klēpību. Jūs laikam ir viens tev sit līdzīgi. Nē, viņa mani nesit. Bet paras laikam sabar ar vienu. Jā, tagad es esmu ļoti nevaldā. Un brāli ar viņu laikam var. Brāli, viņa nekad nevar. Vai jūs abas guļat vienā gultā? Jā. Tas ir smuki. Tāpēc jūs abas ejiet kopā gulēt un noskaties kopā. Gulēt ejams kopā. Ceļos es vienu, jo es ilgi guļu. Un kāpēc tu tik daudz prasi un... Gribu zināt, vai tu labi māk atbildēt. Kā? Šeit tev par to kukuls. Kādas dienas vēlāk, Jānim atkal iegriežoties smētē, viņš to atrada tukšu. Līdzīgi kavējās ar brāļa instrumentu kaudzi. Kur ir Juris? Istabā. Un māsa? Arī viņa kaudzi. Ej, par ko tad? Nesit. Vai šodien bija daudz viesu? Viens bija. Teici, ar ko? Jā, viņš teica, ka tu precēšoties un lai Juris viņam sataisot jaunus ratus. Labdien! Labdien! Kas tad jums abiem uznācis? Tikko tas bija Alītas tēvs. Un tas jums atnesa lietu? Nē, viņš atnesa viņa, ka tu drīz teši, ka Alīta drīz tešot kādas. Un par to jums abiem jānāk. Vai jums arī neskauž, vai pašam negribētos kāzu? Tas ir par daudz! Jūs man esi pār dienu nākat uz smēķi, sakos, ka manai brāļai māsai galvu, un esat jau cindēju kūtrāns. Vai tas nav nesmuki? Vai tas nav nesmuki? Mierīgi. Galu galā mēs mums tam no tevi krādīšu, būtu visu laiku saņemties, bet nu pats visu no taburiem zināt. Tad esmu vienāds īstajā laikā. Nav vajadzīgi saņemties. Neesmu biju, un tad jokoties atnācis. Vienīgais, ko zinu, tad ar Ildu drīz dzeršu kāzas no Alītas nekā nezinu. Ko nu stāv? Vai pratīsies un atstās, vai gribu redzēt, kā jūs uzrunāju? Vai es tev patīku? Tu saki, runā taču. Es nevaru. Kā lai kliedz viņu mīlēju? Es jau dzirdu, ka tikko te
11. B klases skolēni un mazā Laura. Un tagad klases audzinātāju klases. Viņa jau aicinās mums tālāk.